tālu nebija jādodās uz šo spēles norises vietu, pusstundas brauciens, bet tūlīt arī cīņa varēs sākties laukuma centrā. Tumšie formstārpi Latvija Batņa ar iemetienu punktā, un šoreiz pārāk iemetienā ir gaišās formā starptiem Norvēģijas hokejisti. Salsdeins, Solēms un Ronilds pir priekšu. Laicīgi arī palaidu vaļā. Ko vēl viena iespēja skaitliskajā vairākumā Latvijai. Te ir Dzierkals, met pa vārtiem un Rīper vārtos. 1-0 Latvijas izlases labā. Komandas kapteinis gūst vārds un ieskaitot arī klubu spēles, tad viņš jau trešo spēli pēc kārtas ir punktos. Redzēsim atkārtojumā, tur viens no Latvijas izlases spēlētājiem lieliski sadz redzamību Norvēģijas izlases vārdsargam. Oskars Baķņi ir vārtu priekšā un redzam tās kustības uz vienu pusi, uz otru pusi, un vārdsargs arī līdz sāk kustēties. Tas arī patraucēja viņam ieraudzīt. Jāsaka, jāatzīmē arī Dzierkala metiens. Ļoti precīzi augšējā stūrī pamūk malā pēdējā brīdī. Oskars Baķņa. Un tīri pēc inerces jau tur mēģināja ripu apturēt Stensrods. Tas viņam neizdevās Latvijas izlases vadībā. Bet kas man patīk, tas, ka šeit nav pudeļu turētājs uz vārtiem. Pudelīt ir jāliek uz tīklu. Un lūk, kas notiek ar pudelīti. Ātrs spēlētājs Andrija Ravinskis, jauns hokejs. Somijas čempionātā spēlē. Somija arī spēlē tomēr ātru tempu. Tā ir vieta, kur šādi tipu spēlētājiem izcelties. Meties vārti! No aizvārtes tiek vārtu priekšā. Kristians Rubīts un Lodzu 2-0. Latvijas izlase dubulto pārsvaru uz tablo. Uzreiz pirmajā maiņā izdodas Latvijas izlasei dubultot savu pārsvaru. Lūk, redzam, kā tas viss notika. Aktīvi nospēlēja uzbrucēji. Komuls iemeta ripu pretējā stūrī un brīvs ceļš. Tālāk Rubīnam bija jātiek galā vienam spēlētājam garām. Otrs jau pats kaut kur minēja, tur 17. numurs, šķiet viņam likās, ka tālāk slidos Rubīns. Rubīns izgrieza uz vārtu priekšu un no tāda asaleņķa spēja pacelt ripu pietiekam augstu, lai tā ielidot tālajā augšējā stūrī. Ir iemetiens pie Latvijas izlases vārtiem, uzvarēts iemetiens un pēdējās 60 sekundes vairs palikusi ko spēlēt, bet lūk! No savas laukuma puses arī raidīt ripu pāri. Visa laukumam ierēdot to vārtos un 3-0 Latvijas izlase palielina pārsvaru. Renārs Krastenbergs ir vārtu autors. Nodemonstrē arī savu precizitāti no diezgan tāls distances dabūnot ripu pāris un laukumam precīzi vārtos. Jā, bet viss sākās šeit ar uzvarētu iemetienu savā aizsardzības zonā. Krastenbergs atvērās brīvā vietā. Bija daudz laika, bija arī laiks notēmēt, paskatīties, novērtēt situāciju. Tad jau tālāk jau redzam šis precīzais metiens un Latvija 3-0 vadībā. Pēdējās 10 sekundes arī Norvēģija nekur tālu nesteidzās. Tas arī būs viss. Mačs ir noslēdzies un nu jau 4. spēli pēc kārtas pamatlaikā Norvēģija nespēja gūt vārtus pret